Pirmkārt, es pateicos Dievam Elohim, ka ļauj mums svinēt neraudzētās maizes svētkus. Šodien studēsim Dieva vārdu kopā ar sprediķi ar nosaukumu Mūžības ilgas. Šodien ir neraudzētās maizes svētki. Vēl viens neraudzētās maizes svētku apzīmējums ir ciešanu svētki. No fiziskās perspektīvas, kad mēs skatāmies uz Kristu, kurš nesa ciešanu nastu pie krusta par mums, grēciniekiem, tie ir ļoti skumji svētki. Ko Kristus vēlas mums mācīt caur savām ciešanām? Kāpēc Dievs mums liek nest savu krustu un sekot viņam? Kā parādīts šodienas sprediķa nosaukumā, Dievam ir dziļa griba dot mums sirdi, kas ilgojas pēc mūžības. Šajos neraudzētās maizes svētkos mums ir jāsaprot arī Dieva griba. Daži ateisti noliedz Dieva esamību, sakot, ja Dievs ir mīlestība, kāpēc uz šīs zemes eksistē invalīdi? Vai, ja Dievs ir taisnības Dievs, kā gan netaisnība var izplatīties uz šīs zemes? Vai, ja Dievs ir visvarens, kāpēc uz šīs zemes ir tik daudz nelaimju? Šādi jautājumi tiek uzdoti diezgan bieži. Patiešām, uz šīs zemes notiek dažādas nelaimes un netaisni notikumi. Tas var šķist saprātīgi, jo viņi pieņem, ka dzīvība uz šīs zemes ir viss, kas pastāv. Tomēr mums ir jādomā, ja mēs atkal dzīvotu pēc tam, kad dzīve šajā pasaulē būs beigusies, kāda būtu šī pēcnāves dzīve? Ja ciešanas invaliditātes dēļ ved uz dzīvi, cerot uz mūžīgo pasauli, tad šīs ciešanas nebūtu tik slikta lieta. Tāpat arī, ja ciešanas citu netaisnības dēļ noved pie ticības, kas ilgojas pēc mūžīgās pasaules, tad arī šīs ciešanas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāizcieš. Ir būtiska atšķirība starp tiem, kas dzīvo tikai īslaicīgiem dzīves mirkļiem uz šīs zemes, un tiem, kas domā par dzīves esamību pēc tam. Ja būtu kāds cilvēks, kuram dzīvē viss notiek pēc viņa gribas un tas izdodas viegli, tad šādam cilvēkam nebūtu vajadzības domāt par mūžīgo pasauli. Tad cik gan nožēlojama būtu šī persona? Jautājums ir par to, vai viss beigsies, kad beigsies mūsu dzīve uz šīs zemes, vai arī pēc mūsu dzīves uz šīs zemes ir vēl cita dzīve. Ja ir pēcnāves dzīve, visas grūtības, likstas, bēdas un ciešanas, ar kurām mēs šodien saskaramies, galu galā kalpos kā atdzīvinātājs. Līdzībā par bagāto vīru un Lācaru Bībelē pēc bagātā vīra nāves mēs varam redzēt, ka pasaule, par kuru Dievs runāja uz šīs zemes, patiesi eksistē. Kamēr bagātais vīrs dzīvoja uz šīs zemes, viņš nejuta vajadzību pat domāt par cerību uz mūžīgo pasauli. Tādējādi viņš savā dzīvē nekad nebija sapņojis par debesu valstību, mūžīgo dzīvību vai pestīšanu. Viņam viss gāja labi, un visi viņa plāni piepildījās. Tomēr vai jūs domājat, ka šāds cilvēks ir patiesi laimīgs? Kad mēs domājam par mūžīgo pasauli, šķiet, ka viņš iespējams ir visnelaimīgākais no visiem. Apmēram pirms 2000 gadiem, cik smagu vajāšanu bija jāizcieš agrīnās baznīcas svētajiem no romiešiem tikai tāpēc, ka viņi ticēja Jēzum. Lai gan viņiem uz šīs zemes nebija nekā un nebija neviena, kas stāvētu viņiem blakus, viņi bija patiesi mierīgi.
Pat ciešanu vidū viņi bija prieka pārpildīti. Mākslas filmā Ko vadis, kad visi kristieši tika iemesti Romas amfiteātrī un kļuva par ēdienu lauvām, nevienam sejā nebija sāpju grimases. Viņi visi ienāca nākamajā pasaulē ar mieru un laimi. Tas bija tāpēc, ka viņus gaidīja mūžīgā pasaule. Ar mums ir tāpat. Tiem, kas uz šīs zemes bieži kurn vai sūdzas, trūkst ilgas pēc mūžības. Kāpēc Mūzes laikā pirms 3500 gadiem izrēlieši tik daudz kurnēja tuksnesī? Viņiem pastāvīgi trūka ilgas pēc mūžības. Ja viņi bija siltā mājā un bija pēduši, viņi bija vienkārši apmierināti ar savas dzīves realitāti, tikai vēloties dzīvi, kas ir brīva no grūtībām vai izaicinājumiem uz šīs zemes. Tomēr Dievs daudziem cilvēkiem uz šīs zemes dod ne tikai noteiktus trūkumus, bet arī šķēršļus, dažreiz pat ļaujot eksistēt dzīvām būtnēm, kuras mēs vēlētos, lai tās nepastāvētu. Caur visām šīm lietām Dievs mums ir devis iespēju ilgoties pēc mūžības. Pēc dzīves uz šīs zemes viņi vairs nebūs invalīdi debesīs. Mēs neturpinām dzīvot dzīvi, kurā kaut kas trūks debesu valstībā. Vai tas nav iemesls, kāpēc mums ir cerība? Tie, kuriem ir cerība, var dziļi izprast, kāpēc Dievs mums ir dāvājis visas šīs ciešanas. Agrīnās baznīcas svētie piedzīvoja visdažādākās sāpes un ciešanas, kā piemēram, būdami kā cilvēku sveces vai barība lauvām amfiteātros. No fiziskā viedokļa tās bija lielas sāpes. Neskatoties uz to, ka viņi pastāvīgi šķērsoja nāves līniju un dzīvoja tik nedrošu dzīvi, viņi it nemaz nesūdzējās. Tas bija tāpēc, ka viņi vienmēr ticēja, ka mūžīgā pasaule viņiem tiks dota tad, kad pagaidu dzīve uz šīs zemes beigsies. Arī šodien mums kā tiem, kas vēlas sekot Kristus dzīvei un nest krusta nastu, ir jāilgst pēc mūžības. Dievs nevēro vienkārši to, kā mēs ciešam spēka trūkuma dēļ. Tā vietā svētības, ko viņš plāno mums piešķirt, ir paslēptas šajās grūtībās. Ja viss uz šīs zemes noritētu gludi un mums nebūtu cerības uz mūžību, vai šī dzīve, kas galu galā beidzas ar nāvi, patiešām tiktu uzskatīta par svētīgu dzīvi? Tā noteikti nebūtu. Neviens nav vairāk nelaimīgs kā cilvēks šādā situācijā. Ir sāpes un ir ciešanas. Brāļi un māsas, lūdzu, padomājiet par to. Kad mūsu lūkšana ir vissteidzamākā un patiesākā, vai sirsnīgas lūkšanas tiek veltītas tad, kad viss norit labi un ir viegli izpildāms? Nē, šādos laikos mūsu lūkšanas mēdz būt tikai pienākuma dēļ. Tomēr, kad mums kaut kā pietrūkst, mēs ciešam no sāpēm vai esam ievainoti, mēs tajos brīžos lūdzam no sirds. Tāpēc, kad Dievs mums saka nest mūsu krustu un sekot viņam, viņš nevēlas likt mums ciest. Drīzāk viņš vēlas palīdzēt mums palielināt vēlmi pēc mūžības. Viņam ir tāda griba priekš svētībām. Aplūkosim šo mācību šodien caur Bībeli. Aplūkosim Salamans mācītājs 3. nodaļas 9. pantu. Bet kāds labums tad darītājam no visām savām pūlēm? Ko Dievs ir nolicis? Es esmu dziļāk ieskatījies ciešanu pilnā uzdevumā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar to mocītos. Pat tad, kad mēs vienkārši apguļamies, Dievs var likt nogatavojušajai hurmai pašai no sevis iekrist mums mutē. Tas ir tāpēc, ka viņš ir visuzinošs un visvarens. Tomēr, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem?
Ir rakstīts, ka viņš ir uzlicis ciešanas cilvēku bērniem. Tas ir tāpēc, lai ļautu mums saprast grūtības un ciešanas mūsu pūļu procesā. Es esmu dziļāk ieskatījies ciešanu pilnā uzdevumā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar to mocītos. 11. pants. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī, ko viņš ir licis. Mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs, žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākumu, nec galu. Caur ciešanām viņš vēlas, lai mūsu sirdīs aug ilgas pēc mūžības. Ja agrīnā baznīca būtu saņēmusi atbalstu no impērijas, tāpat kā katoļu baznīca, vai viņa ticība būtu spējusi izstarot Kristus smaržu? Pilnīgi noteikti nē. Ja mēs varam padomāt par svētībām, ko Dievs mums dos nākamajā pasaulē, mēs varam saprast, ka mūsu dzīve, ko mēs piedzīvojām uz zemes, nebija tik nogurdinoša, un ka mūsu grūtības nebija rezultāts tam, ka mēs nesaņēmām Dieva svētības. Ko Dievs ir devis cilvēcei? Ir rakstīts, ka viņš mums ir devis šo nastu. Vai Dievs nevarēja radīt pasauli, kur mums būtu daudz ko ēst, nepieliekot nekādas pūles un nepūloties uz šīs zemes? Patiešām, viņš to varēja izdarīt. Tad kāpēc Dievs uzlika nastu uz cilvēci? Aplūkosim šo problēmu 2. korintiešiem 4. nodaļas 16. pantā. 4. nodaļas 16. pants. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšķīgais diena no dienas atjaunojas. Ko viņi dara? Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Kas mums uz laiku ir dots, lai sasniegtu mūžīgās pasaules lietas? Mums tiks dotas bēdas, ciešanas un krusta sāpes. Cilvēki visā pasaulē jautā, jūs ticat Dievam, bet kāpēc jūs piedzīvojat tik daudz grūtību? Vai ticība Dievam katru dienu nesniedz pārpildītas svētības? Viņi domā, ka svētības ir rezultāti, kas ir sasniegti šajā pārējošajā dzīvē. Tomēr mēs, kas ticam Dievam, vēlamies mūžīgās svētības, ko mēs saņemsim no Dieva pasaulē pēc šīs zemes. Ja šī pasaule neeksistētu, kristiešiem nebūtu atbildes uz jautājumu, ko uzdod ateisti. Ja Dievs ir visvarens, kāpēc uz šīs zemes ir tik daudz nelaimju? Tomēr ir pēcnāves dzīve. Caur mūsu īslaicīgajām ciešanām un likstām uz šīs zemes, Dievs mums ir devis ilgas pēc mūžības un ticību. Tas ir tāpēc, ka tās pasaules lietas ir mūžīgas. Šīs zemes lietas ir īslaicīgas un izzudīs. Dievs nevēlas mums dāvāt īslaicīgus priekus, bet viņš vēlas mums dāvāt mūžīgas lietas. Tāpēc tad, kad Dievs saka, ja jūs vēlaties man sekot, kas mums ir jānes, viņš mums saka nest savu krustu un sekot viņam. Tas nozīmē būt gataviem ciešanām un sekot viņam. Viņš mums saka nest ciešanu krustu uz šīs zemes. Vai tas nenozīmē, ka mēs saņemsim debesu atlīdzību mūžīgajā pasaulē? Citiem vārdiem sakot, kristietība ir reliģija, kas tic svētībām pasaulē, kas būs pēc šīs zemes beigām. Tā kā cilvēki to nezina, viņi turpina lūgt Dievam zemes lietas, kā piemēram, lūdzu, palīdz man nopelnīt daudz naudas un palīdz maniem dēliem un meitām iekļūt labās skolās.
Viņi visi vēlas zemes lietas. Tomēr Dievs mums deva ciešanu krustu. Vai Dievs patiešām vēlējās, lai sabiedrība vajātu, apspiestu, noraidīja un atstumtu visas agrīnās baznīcas svētos, kas stingri turējās pie savas ticības? Vai viņš nevēlējās, lai viņiem būtu lielāka cerība uz mūžīgo debesu valstību? Kristus izturēja sāpes un pārvarēja savas pašreizējās ciešanas, jo viņš ar nepacietību gaidīja prieku, kas viņam nāks pēc ciešanām. Tāpat mums ir jādara tas pats tagad. Mums visiem vajadzētu izturēt un pārvarēt visas grūtības, ar kurām mēs šodien saskaramies, un tiekties uz debesu valstību, koncentrējoties uz godību, kas mūs sagaida. Tiem, kas ilgojas pēc mūžības, nav ne sūdzību, ne kurnēšanas. Tomēr tie, kas nealkst pēc mūžības un koncentrējas tikai uz svētībām, ko viņi saņems uz zemes, vienmēr kurn. Atvērsim 1. Korintiešiem 10. nodaļu. 1. Korintiešiem 10. nodaļas 9. pants. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Ko viņi darīja? Viņi kurnēja 40 tuksnesī pavadīto gadu laikā. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Dievs radīja vidi, kur viņiem kurnēt, tomēr pavēlēja viņiem nekurnēt. Vai viņi redzēja ēdienu savu acu priekšā? Vai viņiem bija pietiekami daudz ūdens, ko dzert? Tā kā viņiem trūka ticības ilgoties pēc mūžības, viņi pastāvīgi koncentrējās uz savu tagadējo izsalkumu, slāpēm un diskomfortu. Tā rezultātā viņi pavadīja tuksnesī 40 gadus, kurnējot un sūdzoties, kas galu galā noveda pie viņu iznīcināšanas. Dievs mums deva šo vēsturi kā piemēru. Turpināsim lasīt 11. pantu. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika robežām. Tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Tie, kas ilgojas pēc mūžības un skatās uz mūžību, neapšaubāmi vairāk koncentrēsies uz Dieva dotajiem solījumiem, nevis sūdzēsies jebkurā situācijā. Tā kā viņi lielāku nozīmi piešķir Dieva apsolījumiem, viņi nekurn. Dievs mums saka nest savu krustu un sekot viņam. Šodien ir neraudzētās maizes svētki, kad mums ir jānes Kristus krusts. Mums ir jābūt ticībai, kas ļauj mums ar pateicību apskaut pat krustu. Aplūkosim Salamas mācītājas grāmatas 1. nodaļas 1. pantu. Izlasīsim Salamans mācītājs 1. pantu. Šie ir mācītāja, Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa vārdi. Ak, niecība, niecība, saka mācītājs. Ak, niecība, niecība, viss ir niecība. Kāds labums atlicis cilvēkam no viņa pūlēm, kam viņš nododas zem saules? Viens dzimums aiziet, un cits dzimums nāk, bet zeme pastāv mūžīgi nesatricināta. Saule uzlec, un saule noriet un steidzas atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzlec. Vējš iet uz dienvidiem un griežas pret ziemeļiem, nepārtraukti visapkārt griezdamies un pūzdams, tas aptek apkārt un nonāk atpakaļ savā vecajā vietā. Visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka, bet pa to pašu vietu, pa kuru upes tek, tās tek ar vienu joprojām. Visās vietās ir tik daudz grūtumu, ka neviens cilvēks to nevar izteikt. Acis ir par vāju, lai visu to saredzētu, un ausis, lai visu to sadzirdētu. Salamans to teica nevis tāpēc, ka viņš bija pesimists, bet tāpēc, ka viņš bija gudrs vīrs. Kad viņam bija saprātīga perspektīva uz mūžību, kāda nozīme bija visam tam, kas uz šīs zemes ir īslaicīgs un galu galā iet bojā? Kā Salamans rakstīja Salamans mācītājs, viņš neliedza sev neko, ko viņa acis vēlējās, un viņš neliedza savai sirdī nevienu baudu. Neskatoties uz to, ka viņš izmēģināja visu, viņš galu galā nonāca pie šāda secinājuma. Niecība.
niecība. Viss ir bezjēdzīgs. Viss noritēja labi saskaņā ar Salamana plāniem un to, ko viņš vēlējās. Dievs viņam piešķīra milzu gudrību un svētīja viņu ar bagātīgām materiālajām bagātībām. Tomēr viņš saprata, ka visas šīs lietas ir īslaicīgas un bezjēdzīgas mūžīgās pasaules kontekstā. Kāds ir visas cilvēces pienākums, kā viņš saka Salamans mācītājs 12. nodaļā? Ir rakstīts: bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienāks katram cilvēkam. Brāļi un māsas, Salamans darīja visu, ko gribēja, un nonāca pie šāda secinājuma. Kad pārdzīvojumi un ciešanas mūsu dzīvē ienes grūtības un sāpes, kas ir krusta ceļš, nesniedz to, ko mēs vēlamies, un negaidīti notiek neveiksmīgas lietas, paskatīsimies uz to, kas notiks, ja mēs sapratīsim šo patiesību tajās situācijās, nevis koncentrēsimies uz aizvainojumu un sūdzībām. Izlasīsim Jesajas 51. nodaļas 3. pantu. Jo tas kungs sajūt žēlastību pret Ciānu, žēlastību pret visām tās drupu kaudzēm, viņš padarīs visu tās tuksnešu kopu par ēdeni un tās tuksnesīgo klajumu par tā kunga dārzu. Kas notiks? Tur radīsies tad prieks un līgsmība, tur atskanēs pateicības un slavas dziesmas. Prieka un slavas dziesmas būs atrodamas Ciānā katru dienu. Kas to padara iespējamu? Lai Ciāna kļūtu tāda, tai ir jābūt piepildītai ar tiem, kam ir sirds ilgas pēc mūžības un perspektīva, kas vērsta uz mūžību. Jo vairāk Ciānas debesu ģimenes locekļiem būs šāda perspektīva uz mūžību, kas notiks Ciānā, jo vairāk prieka, līgsmības, pateicības un prieka dziesmas atskanēs Ciānā katru dienu. Tāpēc Kristus nedod mums vienkārši īslaicīgu baudu no pasaulīgām lietām, bet drīzāk dod šķēršļus, grūtības un sarežģītas situācijas mūsu ceļā, lai mēs varētu saņemt lielākas svētības debesu valstībā. Saskaņā ar 5. Mūzes grāmatas 8. nodaļu, ko Dievs saka par mums, viņš mūs pazemoja, izraisīja badu, un tad mūs slikti apģērba. Tomēr tas ir tāpēc, lai beigās dotu mums svētības. Vai tas nav iemesls, kāpēc Dievs mūs nostāda daudz dažādās situācijās? Tas nav tāpēc, ka Dievs ir ļaundabīgs. Drīzāk viņš vēlas caur tām atvērt mūsu acis uz mūžības perspektīvu. Šodien pārdomāsim par Kristus ciešanām neraudzētās maizes svētkos. Kad mēs domājam par sāpēm, ko viņš pārcieta mūsu grēku dēļ, mēs atrodamies neticami nožēlojamā situācijā. Tomēr tā vietā, lai domātu, vai tas ir manas dzīves stāvoklis, jo es nevaru saņemt Dieva svētības. Mums ir jāatver acis uz mūžības perspektīvu ikreiz, kad mēs saskaramies ar šādiem apstākļiem. Mums vajadzētu domāt, Dievs man ir devis šo situāciju, lai es vēl vairāk ilgotos pēc mūžības, un Dievs man ir devis iespēju dedzīgāk lūgt un saņemt lielākas svētības debesu valstībā. Ar šīm domām Ciāna var kļūt par vietu, kur nekad nebeidzas pateicības, prieka un līgsmības dziesmas. Tāpēc tas ir rakstīts arī 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļā. Esiet priecīgi vienmēr. Kas vēl mums būtu jādara? Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Kurš var pateikties? To var darīt tikai tie, kuriem ir perspektīva uz mūžību. Par visu nozīmē neatkarīgi no situācijas. Ja mēs vienkārši sakām, paldies Dievam tikai tad, kad mums ir par ko pateikties, to var darīt ik viens.
Tomēr, bēgot uz kapenēm, agrīnās baznīcas svētie nespēja atrast dievkalpojuma vietu. Tomēr viņi turpināja turēt dievkalpojumu. Pat kamēr romieši viņus vajāja, viņi sludināja labo vēsti par svētīto Dievu valstību pat šādās drausmīgās situācijās. Viņi priecājās un atrada laimi lielākā cerībā. Tie, kuriem trūkst mūžības perspektīvas, var nesaprast, kāpēc viņi iesaistījās šādā uzvedībā, domājot, kāpēc viņi to darīja. Varētu padomāt, ka viņi lūgsies, sakot, lūdzu, izglāb mūs. Lai nekļūtu par ēdienu lauvām, viņi varēja teikt, es vairs neticēšu Jēzum. Lūdzu, palīdziet man izbēgt no šīs elles, bet neviens cilvēks to nedarīja. Drīzāk viņi sadavās rokās un dziedāja, gaišais debesu ceļš manā acu priekšā ir skaidri redzams, un, lai gan bēdas mani pārņem, un nepatikšanas melnas kā nakts. Viņu himnas rezonēja spēcīgāk, pat tajā brīdī, kad viņi saskārās ar nāvi. Tādējādi ir rakstīts, ka pasaule nebija viņu nelokāmās ticības cienīga. Tāpat kā Kristus izturēja krusta ciešanas ar mūžības perspektīvu, arī mums ir jābūt mūžības vīzijai un jāaptver cerību uz mūžīgo debesu valstību, ko Dievs mums ir atvēris. Ar to mums vajadzētu izturēt visas bēdas vai sāpes bez ciešanām un būt piepildītiem ar pateicību un prieku, nepārtraukti slavējot Dievu un priecājoties. Aplūkosim Ebrejiem 11. nodaļas 33. pantu. Kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīklas aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši bēgt, sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos. Bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga. Viņi, kuru. Kāda bija pasaule? Pasaule nebija cienīga. Tā kā agrīnās baznīcas svētajiem bija lielas cerības uz mūžīgo pasauli, viņi izturēja visas ciešanas un vajāšanas. Tāpēc pasaule nebija viņu cienīga. Turpināsim lasīt 38. pantu. Viņi maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Un šie visi, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību, nesaņēma apsolīto. Tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Šajā laikmetā mēs ejam pa ticības ceļu ar Dieva apsolījumu par lielākām svētībām nekā agrīnās baznīcas svētie. Mēs saņemam patiesības gaismu, kas ir 7 reizes spēcīgāka nekā agrīnās baznīcas gaisma. Tad mēs, kam ir acis uz mūžību, varēsim nest jebkuru krustu, kas nāks mūsu ceļā. Neraudzētās maizes svētkos, kas piemin Kristus ciešanas, domāsim par sāpēm, ko Kristus pārcieta, un pajautāsim sev, kā Kristus nesa un uzvarēja krustu. Kā mēs varam pārvarēt krusta sāpes, kas mums ir jānes? Bez perspektīvas, kas vērsta uz mūžību, mēs nevaram nest pat mazāko krustu. Tas novestu pie kurnēšanas un sūdzībām, kā piemēram, kāpēc tas notiek ar mani, lai gan es ticu Dievam. Tas iznāktu no mums uzreiz. Tomēr tie, kuriem ir perspektīva uz mūžību, to nedara. Brāļi un māsas, ja mums ir acis uz mūžību, neatkarīgi no situācijas, ar kādu mēs saskaramies, tā mums nekad nevar būt nelaimes avots. Tie visi ir faktori, kas ved uz laimi.
Caur tiem mēs varam dedzīgāk meklēt Dievu, un mums tiek dota iespēja lūgt Dievu vēl vienu reizi. Šodien vēlreiz atcerēsimies Kristus vārdu nozīmi, ka tikai tie, kas nes savu krustu un seko viņam, var būt viņa mācekļi. Neatkarīgi no sāpēm vai grūtībām, pievērsīsimies mūžīgajai debesu valstībai ar pateicību un prieku. Neatkarīgi no tā, ar kādām sāpēm vai grūtībām mēs saskaramies, enerģiski dzīvosim saskaņā ar Dieva vārdu, lai Dieva upuris pie krusta, lai mūs glābtu, būtu nozīmīgs. Cerot, ka visi Ciānas bērni žēlīgi sekos tēva un mātes ceļam ar šādām atziņām, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!